Cik šīs 23 gadus jaunais Džeks ir iztērējis jūnijā? Pirmā un lielākā kategorija mājas. Lielākais pirkums jūnijā bija matracs – 401,64 eiro. Tad mums ir hipotekārais savu klasiskie 200 eiro. Bija 67 eiro no IKEA, jūs jau redzēju video, un 3,20 puķveikalā iztērējis. 128 eiro komunālē, tās jau sāk vairāk par cilvēku cenām izskatīties. 176 eiro uz trešo pensiju līmeni. Tur mums reāli normāla summa sāk krāties. Pārtikā 211 eiro. Jūnijā diezgan ilgi atradās Ventspilī, tāpēc tur ir bišķiņ mazāk, bet bija savu faktoru atkal, kas pavilka uz augšu. Stabilais 200 aizgāja ieguldījumos, Amazoni pieskaitīt pie izglītības, bet tur mēs nopirkām gultu, 2 ķeblīšus, pārāk daudz zobirsas, lai dabūtu bezmaksas piegādi, palagus, 2 gabals. Varbūt vēl kaut ko es neatceros. 55 eiro zālītes abonements un 5,50 vienreiz bija Ventspils zālītē. 32 eiro sabiedriskie transporti. Vēl pa 26 eiro kaut ko šopojas. 23 eiro apdrošināšanās un 5,50 drogās, ko es tur pirku. Un pārējais tiek krāts. Kopā tie ir 1716 eiro. Man liekas, šis ir viens no top tērēšanas mēnešiem, ja neskaita dzīvokļu pirkšanu.